šodien. Jā. Kādas stundas varētu būt. Jā. Labi. Jā. Labi. Jā. Pasaukt, Kārli? Jā, protams. Mīļais, pie tevis. Sveiks. Sveiks. Mēs paņēmu. Varam? Sāksim ar to. Šos dabūju bišķi jaunāks. Valters P99. Bišķi jaunāks modelis. Pielādēts lodes 15 lodes magazīnā. 9 mm, pusautomātiskais. Otrs, domāju, kā jau to pierast. Valters P88. 10 lodes magazīnā klasiskā. Atšķirība ir tāda, ka šīm ir 960 grami. Šīm ir 660. Viņš ir vieglāks, šis pilnībā viss metāls, tam ir tikai pusi. Kā? Kur tu ņem šim darbiņam? Es vienmēr izvēlos klasiku. Labi. Skaties. Ejam, Kārli. Nopietni tagad. Sakošana uzvāk. Mēs esam pie viņa durvīm. Viņš paiet.
vienkārši šāds izskatās, jā? Labāk nometot cigareti, ne? Mums jāstrādā. Jā. Ko tu te dari? Pamās pēc Mikas naudas. Pēc Mikuma atdošu naudu. Es nokavējos savu termiņu. Kaplājā. Jo, labi. Ko viņam ir atnāk? Un nonāk man! Brauciet. Zini, nav īpaši labi šitā žņaukt savus kolēģis. Nu es nebūtu tevi žņauts, ja būtu nodūris ar mačeti. Labs darbs, kas padarīts, ne? Kā man parīk šādu vakaru? Nē. Es nezinu, tagad. Dažreiz cilvēks sūdzās par savu darbu. Tur vai nepatīk tās vai tās. Es nezinu, man šajā darbā nav par ko sūdzēties. Man viss patīk. Nē, nu darbs ir labs, samaksa arī ir labi, bet es tomēr gribētu kaut ko vairāk darīt ar savu dzīvi. Es gribētu ģimeni, bērnus. Nomierinies tu! Nesās to pašu stāstu, ko viņš stāstīja. Tu esi ar ģimeni, vēl kaut. Beid! Ko es tev teicu? Nomierinies! Kas es saku? Mierīgi. Mums taču to pavisam mierīgi. Cilvēki kā dzīvnieki, mēs vienkārši medījam viņus. Un par to mums ļoti labi samaksā, viss. Bet ar tādu darbu nevar normāli ģimeni uzsākt. Tas ir, tā ir dzīve nemitīgās briesmās. Un ko tev tā ģimene dos baigi? Tas ir tas, ko es gribu dzīvē izdarīt. Tas ir būtībā tas, kas man iepriecina. Labi, tev ir tā Anna. Nu jā, baigi forši, jūs tur 2 gadu precējušies, tam līdzīgi, bet... Nē, nu nopietni, viņi nav apmierināti ar savu dzīvi. Nu, atklāt sakot, ne pārāk. Mēs dzīvojam diezgan drāmīgā dzīvoklī. Man ir doma, es varētu nopirkt normālu māju, varbūt suni, uzaudzināt bērnus, sūtīt viņus skolā. Tas ir tas, ko es gribu redzēt. Es gribu redzēt savus bērnus uzaugam normālā ģimenē. Nevis kaut kādā slepkavnieku mafijas iesaistītā slimā grupējumā, kas iet pēlā vienkārši slepkavot cilvēkus pēc pasūtījumu. Tas nav normāls darbs. Pasaka man vienu, tikai vienu lietu. Nosauc man vēl vienu darbu, kuru tu varētu darīt tieši tādu pašu kā šo. Protams, ne to pašu lietas, bet ar tādu pašu samaksu. Ot nosauc kaut vai vienu. Ja, nu samaksa tiešām ir labi, bet es nezinu. Es tiešām nedomāju, ka tas ir pareizi. Jā. Es zinu, ka vēl pāris darbiņus es varētu pastrādāt, vēl iekrāt mazliet naudu, bet, nu,
Tad es stāšos ārā. Tas vienkārši nav priekš manis. Tu zini, ka tas Mikum nepatiks. Es zinu. Te vismaz var būt kaut minimāla cieņa vismaz pret mani. Ja, es šo darbu darīju 7 gadus. 7 gadus. Es 5 gadus kopā biju ar viņu. Kopā ar viņu strādājām pasties. Es tagad viņu nogalinu, nu un tu redzi manī kaut kādas izmaiņas. Nu, bet es sāku šo darbu strādāt, pirms es satikos ar Annu. Tā kā es viņu sāku sarīties, es sāku nopietni apsvērt. Vai tiešām man to vajag darīt, man bija patiešām grūti viņai stāstīt par visu šo. Jo, kad viņi jautāja, kur es eju katru dienu, man nebija ko viņai atbildēt. Būtībā es... Tagad tu viņai stāstīji, ko tu dari? Nē, nu... Nē, tagad atbild man, tu esi viņai stāstījis, ko tu dari vai nē? Nu, dažs sīkums, tā lai nav... Kas ir daži sīkumi? Es vienkārši prēcu pietiekam, lai es nedzīvotu visu savu dzīvi melos, lai viņi arī kaut ko zinātu par mani. Kas tu ķurmī gribas sēdēt? Tas par domā, ko tu dari? Es zinu, ka es viņai varu uzticēties. Piedod, draugs, bet sievietām tu nekad nevar uzticēties. Mēs mīlam viens otru, mēs dzīvojam kopā, mēs esam precējušies. Es varu terēt skūpstu prostitūts. Paldies! Cieši viņu pieskatīt. Pārdomā, ko es teicu. Nekad nebūtu domāts, ka tas nonāks līdz šādam brīdim, Bruno. Es arī nebiju domājis, ka tu esi tāds neliets. Nerunā labāk pretī mūs. Ej, Ella. Čau! Sveiki, mīļā. Klubs skrēs. Ai, ugunsgrēks. Kā gāja? Ai, vakar bija ar metnēm pasēdēt. Tā neko tīri garlaicīgi. Kā tev? Nu, šoreiz bija tikai viens. Ai, cerams jau, ka nākamreiz vairāk būs. Tas tomēr ir smags darbs. Zinu jau, zinu. Jā, bet viņš bija aizņēmies pārāk daudz naudas. Jā. Nē, tas nevar būt. Es saprotu, jā. Es saprotu. Labi, es to nokārtošu. Jā, esmu jau ceļā. Izsaukums. Kāds, laikam, kaut ko redzējis. Tu tik ātri? Jā, es dodos. Būšu atpakaļ pēc pāris stundām. Nu, cerams. Gaidi mani? Jā. Čau! Kārlis jau aizgāja, ko tu te? Nē, es nācu ar tevi parunāt. Mēs varam aiziet uz istabu. Jā, labi. Redzi, te notikusi tāda problēma, ka, diemžēl, tu zini par daudz. Kārlis tev daudz tev ir stāstījis. Un tas mūsu šefam pavisam nepatīk. Tas saucamās laikās ausis liecinieki, tā teikt. Un nonācis līdz tam posmam, kad man ir jādara savs darbs. Man piedod, tas vienkārši ir biznes, nekas vairāk. Mans un Kārļa darbs. Tiešām piedod. Come to me now. I wanna be your best friend for all of time. I wanna be the tissue for your tears. I never wanna be alone. Ja, Kārl, davai, 2 nedēļas jau ir pagājuši, tas saņemies pie launa. Esmu mierā. Davai, vecais, mums jābrauc uz Limbužiem. Jāstrādā.
Mums vienkārši žurnālists ir jānomāca. Necelis. Jā, pagaidīt. Davai, kusties, nākuj. Kas tev nepatīk? Kusties. Cilvēks stāv, kas ir? Tu tā 2 nedēļas, bļeļ, dzersties apkārt, nu. Tu nezini, kā tas ir, kas tev nepatīk tagad. Labi, piedod, manas sievas nekad nav bijušas, bet, nu. Tev arī vairs nav, nu, un saņemies, bļeļ. Mums jābrauc strādāt. Jūs uzsvētīties. Mašīnā dabūs. Davai, ejam. Es tiešām ilgi biju gaidījis tikšanos ar tā dēvēto sarkano kaklasaiti, jo tas manā izmeklēšanā pie Bruno slepkavības būtu milzīgs solis uz priekšu. Es biju tik satraukts kā nūģis pirmo reizi ieraugot Kailu meiteni. Līdz veikalam, lai iesprināties kaut kur un uzlēt. Baigi maz palicis. Jā, pēc tam mums jāsatiek viens žurnālists. Man liekas, vajadzētu mazliet piebraukt lietas uz darbu. Es tev nemācu, kā strādāt, jā. Atšķirībā no tevis es to daru jau vismaz kādus gadus 5 stulīt, 6 stulīt būs. Saviem knapiem 2 gadu pieredzi neko nevar izdarīt. Vienmēr man tā padās viss jaunā. Un kurš nošauj Brunu? Es? Nē. Pārsējā žurnālists. Baigi daudz uzmēst pa mums, ir nenormāli. Svan naktīs, dienās nokaitinājis. Kā viņš tev tā domā? Domāju, es zinu. Es viņam es viņu paņēmu personīgi, atradu kaut kādu sasodītu sūdu žurnālistu un sāku viņam stāstīt, zinu. Mēs bijām pabužos, mēs nošāvām cilvēkus, Kurš loģisks cilvēks to reāli darīja? Teikt, man nosauc pa traki, jā. Tev vajadzētu vispār palielināt zāļu devu. Tev laika uzvedies tā diezgan Kurš? Labi. Metāla dzīvo. Intervijā kaut kas nav līdzīgs. Viņš vairāk grib uzzināt par Brunu, laikam viņa bija kaut kāda... Varbūt viņš ar Brunu bija sasmējies, es nezinu. Laikam vienkārši. Vai nu draugi bijuši? Mums tiešām nav nejausmas. Viņam, man liekas, nav nejausmas, kur viņš taisās ielēties. Ko tu man prasa tieši žurnālisti, man viņi visu laiku sēd jau, tu pabrauc garām! Zai bal! Tikai es nezinu, fucking mazu bērnu. Tu vispār izvilksi to mašīnu. Es tev teicu, normālu mašīnu nozoc. Tā ir mašīna. Es teicu, normālu. Tas teicu vienkārši. Viņam pat radio nav. Es pat mūziku nevaru neko paklausīties, neko. Pārdzīv. Tāds jēgas. Esmu mūsu šumāts ar mūsu mašīnā. Tu esi žurnālists, ja? Jā, tu esi sarkanos kaklasaiti. Tas kā gan savādāk izstāsts smeķēs. Es nesmeķēju, pateicos. Skaidrs. Ko gribēju? Tu zini, ko es gribēju. Kāpēc tu atrodies šeit? Es vēlos uzzināt visu, ko tu zini par Bruno slepkavību. Es tev nav iebildu, bet interviju ierakstīšu. Tā, raksti, kas no man. Vai ko man sākt?
Es domāju, sākt no sākuma. Visu, ko tu zini par šo slepkavību, iespējams, tu pazīsti kāds tajā bijis iesaistīts. Tad es varu sākt to, ka es ļoti labi pazīstu, ka Svitamā galvenā tas bija es. Jā. Nē, nu viss sākās pārstājas pasūtījums, satiku savu kolēģi Rīgā, neko braucām uz Pabežiem, tiekām pie viņa mājas, uzlozām vārtiņus. Protams, mans kolēģis kā parasti pirms katra darba smēķē. Es viņam saku, mēs atrodamies tieši pie mājas, nezinu, viņam jāsmēķē. Kretīns pa dzīvi, ko darīt. Un ko tiekam mājā iekšā, ejam iekšā, pirmo stāvu pārmeklēju, kāpu uz otro. Vai tu biji viens pats? Es tev tikko teicu, ka kolēģi, klausies, kolēģis, viņš ir blakus, jā. Viņa vārds nav nozīmīgs. Tu arī nezini manu vārdu, tāpēc arī pie tā arī paliksim. Pieņemsim, ka es nezinu. Pieņemsim, jā. Nu ko, kā viņš palika pirmajā stāvā, pārmeklēja tālāk, es kāpu uz otro. Viņš bija pretī, uzbruka mazliet. Mačeti čalis izvilka. Neko, gadās. Neko, dabūjām lejā, piesējām pie krēsla. Neko, pagāja pāris stundas, ko pasēdējām, paēdām viņu paiku. Jā, pēc tam aizvilkām tur padās uz mežu. Nošāva viņu tieši mugurā. Nokrita kā milzīgs bīftals. Kas tas ir pa mežu? Varbūt varētu pastāstīt, kur tas atrodās? Kā būtu, ja es vienkārši to parādītu? Tas būtu vieglāk. Jūs to izdarīt? Man nav problēma. Tad es domāju, netērēsim lieku laiku un dosimies tur. Nav problēma. Tātad Bruno bija jūsu draugs, jā? Jā, es pirms kādu laiku, kad arī strādāju ar viņu kopā, tad viņš aizgāja. Palika parādā bišķi pārāk daudz naudu pāris cilvēkiem, tādiem ietekmīgiem. Nācās vienkārši darīt tas, kas man bija jādara. Es tā skatos, jūs esat atradis diezgan labu vietu priekš tādu darbiņu, ja mēs to tā varam saukt. Zin kā, darbs paliek darbs. Apkopējis, tīrījis,